Šajā video pastāstīšu, kā no OSP datubāzes lejupielādēt PX failu, sagatavot to kā divvalodu failu, lai tas būtu gatavs publicēšanai PX failu datubāzē. Tātad ņemsim konkrētu piemēru. Atrodam tabulu. Speciāli izvēlējos tādu lielāku, ietilpīgāku, detalizētāku tabulu, lai parādītu, ka neatkarīgi no tā, cik liela tabula, to varēs ielādēt no portāla. Tātad, lai sagatavotu priekš PX failu datubāzes, jums noteikti vajadzēs pilnu laikrindu un visus rādītājus. Neatkarīgi no tā, ka, piemēram, gribat publicēt pēdējo periodu failu datubāzē, tātad tiek vesels fails ielādēts. Atlasam visus rādītājus. Šeit brīdinājums parāda, ka tabula ir tikai daļēji parādīta uz ekrāna, bet tas neatiecas uz lejupielādi. Tāpēc lejupielādējam kā PC Axis failu, saglabāt. Un specifika tāda, ka šajā gadījumā tiks ielādēts tikai latviešu valodā fails. Tad katra valoda, angļu valoda jāielādē atsevišķi nomainam valodu. Tāpat atlasam visus rādītājus. Un saglabājam arī kā PX failu. Abu valodu faili tātad ir lejupielādēti. Lai tos apstrādāšu, izmantošu PX edita rīku. Saprotu, ka arī jūs tādu lietojat. Atvēršu abus ielādētos failus. Tātad viens ir latviešu valodā, viens ir angļu valodā. Angļu valodas failam pievienosim otru valodu. Lai to izdarītu, pie languages pieliekam latviešu valodu. Tātad angļu valodā viņam ir divas valodas izveidotas, bet latviešu valodas saturs ir angļu valodā. Lai tātad paņemtu arī latviešu valodas pusē šo latvisko saturu, tad ņemam Edit Join Tables. Original būs latviskais un kombinēts tiks ar šo anglisko. Šeit sistēma jau savieto rādītājus pēc kodiem. Tā kā portāla tabulā visur ir lietoti kodi, viņš jau savieto abās valodās, tātad pēc kodiem visu pareizi. Tad varam spiest uzklikšķināt, lai tiek aizvērtas tabulas pēc tabulu apvienošanas. Un tā tad ir izveidots divvalodu fails, ielasītā angļu valoda no angliskā. Tad šādi izskatītos PX fails. Šeit jūs varat apstrādāt, nomainīt savai datubāzei atbilstoši rādītāju nosaukumus, ja jums viņi jūsu datubāzē, piemēram, ir lietots kopā. Jūs nesat tā kā nomainījuši tā kā ir portālā, piemēram. Attiecīgi, lai no šī faila pārietu atkal uz portālam draudzīgu formātu, tad šeit svarīgi arī saglabāt šos kodus, kas ir lietoti portālā, un tad varēs izkārtot rādītājus atbilstoši struktūrai, kā tiek
izkārtoti rādītāji, lai importētu tabulu portāla sistēmā. Tātad kolonnu rādītājiem mēs izmantojam mērvienību un pārējie rādītāji paliek kā rindā. Tātad šādi izskatīsies importējamais fails, bet kā jau iepriekš minējām, tiek lietoti tikai kodi. Tad šeit varam atklikšķināt code headers un šādi izeksportēt, piemēram, uz Exceli. Mums parādīsies fails, ko var tad attiecīgi sagatavot priekš importēšanas datubāzē. Šeit atbilstošos virsrakstus nomainam. Var arī nenomainīt, pie importēšanas vienkārši savietojam pareizās kolonnas. Jāatceras, ka šeit vēl jāpievieno speciālo apzīmējumu kolonnas ar iksiņu galā. Un to kolonnu precīzu koda nosaukumu, diemžēl viņš neparādās PX failā, bet to tad varēs pie importēšanas, ja mēs atveram saskarnē. Šo tabulu. Tad mēs šeit pirms importēšanas redzam kolonnu nosaukumu. Tā tad ir NR, NRX, PC, PCX. Tad atbilstoši arī tādus nosaukumus kolonnām lietojam. Un par importēšanu tur jau bija atsevišķs video, kur tad tagad sīkāk vairs nestāstīšu.